27. augustā Daugavpils vispārējas un profesionālas izglītības pārvaldē notika preses konference. Speciālisti informēja žurnālistus par prioritātēm sava darbā jaunajā mācību gadā. Loģiski, ka izglītības darbs, mācību darbs nav iedomājams bez audzināšanas darba. Un otrs, ja ne pirmais pat, uzdevums, ko mēs vēlētos uzstādīt skolām, ir ļoti nopietns un atbildīgs audzināšanas darbs skolās. Jo nepārprotami izglītošana, mācīšana nav iedomājami bez audzināšanas. Audzināšana ir tāds nopietns fons mācību darbam. Izglītības pārvalde priekšā pilsētas doma liek gan patriotisku audzināšanu, gan jautājumi, kur saistīti ar latviešu valodas apmācību sakarā ar centralizētiem eksāmeniem. Noteikti prioritātes būs, kā parasti, viss, kas saistīts ar mācību procesu un ar izglītības kvalitāti. Vispārējas un profesionālas izglītības pārvaldē turpina sadarbību ar profesionālām skolām. Mēs esam iecerējuši veikt izpēti par mūsu pilsētai aktuāliem profesiju pieprasījumiem, lai arī varētu pēc tam ieteikt profesionālām skolām, kādas programmas varbūt ieviest, no kādām varbūt būtu nepieciešams uz kādu laiku atteikties, kā labāk organizēt savu darba procesu. Jaunajā mācību gadā skolēnus gaida jaunie atvieglojumi, par kuriem pārupējas domes vadība. Doma pirmo reizi pieņema lēmumu, ka mēs 1. un 4. klase kompensēsim 50% ēdināšanas, un 1. klases skolnieki ēdīs bezmaksas. Kā vēl jauninājumu šajā mācību gadā es varu atzīmēt jautājumu, kas saistīts ar bezmaksas braukšanu mūsu pašvaldības bērniem, viena maršruta, viena transporta veidā. Tas arī ir, domāju, ka panākums un jauninājums mūsu pilsētā, un uz to arī gribas ielikt akcentu. Vienīgais man ir aicinājums, ja jau bērns neizmanto transportu, teiksim, viņš dzīvo pie skolas, un nebrauc nekur bieži, varbūt nav jēgas steigties un skriet un uzreiz ņemt to biļeti, jo tomēr tā ir pašvaldības nauda, un pašvaldība maksās par ikvienu izsniegto biļeti. Skolu renovācija būs arī izglītības nozares prioritāte. Prioritātes varbūt ne izglītības pārvalde, bet arī domes darbība. Tas būs remonta darbi, kas saistīti ar skolas renovācijas turpināšanu. Diemžēl mēs varam konstatēt, ka celtnieki neizpildīja savus solījumus, un mēs spiesti izsludināt jaunie konkursi, un jaunie konkursi būs realizēti šajā mācību gadā. 29. augustā Daugavpils pilsētas domi apmeklēja Ziemeļvalstu un Baltijas jautājumu biroja direktors ASV valsts departamentā Dereks Hogans. Viņu pieņēma Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas pirmais vietnieks Vitālijs Azarevičs. Vizītes mērķis – iepazīšanās ar Daugavpili, ar tās kultūrvīdi, nacionalitātēm, attīstības perspektīvām. Šodien ārvalstu viesi interesē, protams, kā gan nacionālais sastāvs mūsu pilsētā, gan tie darbi, kuri veic pilsētas domes konkrēti, kā mēs sadarbojamies ar valsts institūcijām. Visi šie jautājumi bija parunāti kopā ar mūsu šodien viesi. Protams, kā mēs aicinājām viņus uz mūsu investīcijas forumu septembrī un ceram, ka arī šī vizīte būs viena no tiem ekonomiskiem virzieniem, kuru mēs varam attīstīt tuvākajā laikā ar ASV. 30. augustā Daugavpils pilsētas domē sveica Londonas Olimpisko spēļu dalībniekus. Uz tikšanos ar Daugavpils vadību ierādes Anastasija Grigorjeva un viņas treneris Sergejs Kursītis, kā arī Dmitrijs Jurkevičs ar treneru Romualdu Jurkeviču.
Olimpiešus sveicis Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, priekšsēdētājas vietnieks Večslavs Širikovs, sporta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Isakovs, Daugavpils bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Imants Utināns un Daugavpils Olimpiskā centra vadītājs Uldis Pastars. Žana Kulakova sveic sportistus un trenerus par sasniegumiem varīgākajā sporta notikumā. Mums šodien bija liels gods un prieks godināt mūsu pilsētas iedzīvotājus, sportistus un trenerus, kuri piedalījās Londonā Olimpiskās spēlēs, jo viņi ar savu piedalīšanu, ar saviem rezultātiem, viņi pacēlā mūsu pilsētas imidžu, un mūsu pilsētas vārds bija skaļi dzirdams ne tikai mūsu valsti, bet arī ārpus valsts robežam un arī vispasaules mēroga. Un mēs esam ļoti pateicīgi, un šodien mēs visi kopā novēlējam mūsu sportistiem un treneriem iet tālāk, uzvarēt, piedalīties nākošās olimpiskās spēles un saņemt tādas augstākas vietas. Bija tāds lepnums, protams, neliels, ka mēs no Latvijas jau daudz sportistu, bet no Daugavpils mēs esam tādi divi tikai, un nekā vairāk nav. Mēs no 100, nedaudz mazāk no 100 000 iedzīvotājiem mēs tikai divi. Tāda šanse diezgan maza, ka tieši mēs būsim. Bet tikpat. Jā, tāpēc tāds lepnums bija. Anastasija Grigorjeva un Dmitrijs Jurkevičs pateicas pilsētas vadībai par sniegto garīgo un materiālo atbalstu, gatavojoties starptautiskā mēroga sacensībām. Mūsu pašvaldība tieši man palīdzēja uz 100%. Visu nepieciešamo viņi man iedeva, lai es labi sagatavotos tieši olimpiskajām spēlēm. Nekādu problēmu no finanšu puses man nebija, un mums nebija jādomā par to, vai mums būs naudiņa aizbraukt uz sacensībām vai nē. Vienmēr teica, ka cik jums vajadzēs, tik daudz mēs arī iedosim. Tāpēc liels paldies mūsu pašvaldībai. Tikšanas nobeigumā pilsētas vadība solīja izveidot cīnītāju mācību treniņu bāzi. Tika solīts padomāt arī par mūsdienīga, atbilstoša visiem starptautiskajiem standartiem viegla atlētikas stadiona būvēšanu, kurā būs iespēja trenēt ne tikai topošos čempionus, bet arī rīkot valsts un Eiropas līmeņa sacensības. Uz šodienu mēs varam pateikt, ka sporta bāze nav tik laba, neskatoties to, ka mums ir Olimpiskais centrs, ledus hāle un citas iespējas nodarboties ar sportu, bet godināt divus veidus, tas ir cīņa un viegla atletika, kurie sportisti tieši piedalījās olimpiāde. Mums Daugavpils pilsētā, es domāju, jādomā par to, lai tieši telpas, kur notiek treniņu process ar cīņu vai vispār runājot par vieglo atletiku, mums nav liela stadiona, tad profesionāla stadiona. Es domāju, tas ir mūsu nākotne, un tagad mēs uz šodienu jau plānojam, ka mūsu pilsētā būs uzbūvēts jaunais vieglo atletikas stadions. 24. un 25. augustā Daugavpils novada Višķu pagastā atpūtas bāze Virognā notika Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumu vasaras Spartakiāde. Spartakiāde piedalījās 11 komandas, tie bija Daugavpils pilsētas pašvaldības uzņēmumu un Daugavpils pilsētas domes darbinieki. Mūsu pašvaldībā ir ļoti laba tradīcija, kad mēs vasaras periodā rīkojam Daugavpils pašvaldības sporta svētkus, ja tas ir ļoti laba iespēja popularizēt gan veselīgu dzīvesveidu, un arī laba iespēja labāk iepazīties vienam ar otru, komunicēt, jo tā mēs uzzinām, sīkāk uzzinām, ar ko nodarbojas katra nodaļa, struktūra vienība, kapitāla sabiedrība, katrais darbinieks, jo mums visiem kopā jāveic vienu funkciju, mums jākalpo mūsu pilsētas iedzīvotāji, un tādi svētki, es domāju, dod mums tādu iespēju, jo mēs šodien šeit visi esam kā viena liela ģimene Daugavpils pašvaldībā. Šo svētkus jārīko, un tāpēc, kā cilvēki ne tikai prot strādāt, bet arī prot atpūsties. Kurš labi strādā, tas labi atpūtas. Un es domāju, ka šī sacensības arī ir tāds novērtējums gan darbam, gan atpūtai. Es sirsnīgi novēlu visiem kolektīviem uzvaru.
pirmām kārtām mēs šodien līdzi jūtu mūsu pilsētas domai, jo es pati esmu šī kolektīva locekle, bet tā kā manā pārziņā ir arī autobusu parks un tramvaju uzņēmums, bet šābām es vēlu viņiem veiksmi, un es ceru, ka šodienu laikā mūsu kolektīvi varēs ne tikai labi atpūsties, ne tikai sajust viens otrā stipro plecu, bet arī domāt arī par veselīgu dzīvesveidu un uzlabot veselību, un bez šābām nostiprināt arī mikroklimatu savos kolektīvos. Spartakiādes programmā tika iekļauti gan komandas sporta veidi, tādi kā minifutbols, volejbols, pilsētiņa iekārtošana, jautrā stafete, gan arī individuālie sporta veidi – airēšana, šautriņu mešana, minigolfs, lēcieni ar leķamauklu, tomātu cīņa, pašvaldības un uzņēmumu vadītāju trīscīņa. Kopvērtējumā pirmo vietu pēc 11 sporta veidu iegūtājiem punktiem izcīnīja Daugavpils vispārējas un profesionālas izglītības pārvaldes komanda, otro vietu autobusa parka komanda, bet trešo vietu pašvaldības policijas komanda. Pašvaldības un uzņēmumu vadītāju trīscīņā starp damām vadītājiem pirmo vietu ieguva Daugavpils domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, bet starp kungiem sija labi iekārtošana D pārstāvis Mečislavs Truskovskis.